Esiet sveicināti Rīga TV24 studijā. Šīs dienas galvenā saruna tēma, kā jau iespējams esat pamanījuši no mūsu šā rīta brokastis ar ekspertu aktuālās intervijas, Rail Baltica. Rail Baltica joprojām neatrisināts konflikts Rīgas iedzīvotāju vidū. It kā labi attīstu mūsu infrastruktūru attīstošs projekts, bet tāpat laikā tik ļoti Rīgas iedzīvotājiem nesaistošs. Vismaz tā šķiet pagaidām. Lai noskaidrotu, kāda ir šā brīža situācija, vai Āgenskalnieši ir samierinājušies ar šo projekta izbūve Āgenskalnā, esam šodien devušies uz Āgenskalnu, un turpmākajās minūtēs mana kolēģe Baiba aprunāsies ar Ēriku Pūli, biedrības Āgenskalns mūsu mājas pārstāvi. Dod vārds vai kolēģei Baibai. Labdien visiem Rīga TV24 skatītājiem. Jā, tiešām, kā jau Ieva stāstīja, tad šodien runāsim vairāk par tādu mītiem un leģendām apvīdu tēmu Rail Baltica, kas tad vēl joprojām nav daudziem skaidrs, kas tad tas īsti ir. Zināms tikai tas, ka kāda puse ir neapmierināta ar visu šo situāciju, kā tādu dzelzceļu varētu izbūvēt. Kāds būs apmierināts, bet šobrīd esam kopā ar cilvēkiem, kur tad pārstāv biedrība Āgenskalns mūsu mājas, un šeit arī biedrības pārstāvs Ēriks Pūls. Sveiks! Labdien! Nu tad stāstiet, kas tad īsti šī ir par biedrību un kāda tad ir tā biedrības nostāja pret Rail Baltica izbūvi? Nu, biedrību mēs esam nolēmuši sandibināt, bet pateicoties Rail Baltica projektam, tas mūsu procesu pātrināja, jo aiziet uz sabiedrisko apspriešanu, mums radās tāda nepatīkams nogulsnis, kad atkal kaut kur ir izlēmts par Āgenskalnu, un Āgenskalns ir atkal nolēmts. Tāpēc mēs nolēmām sanāk kopā, nodibināt biedrību un izteikt kopējo viedokli par Rail Baltica, kā arī attīstīt Āgenskalnu, veicināt sporta un izglītības pasākums, veicināt arī kultūru, vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Arī iesaistīties labdarībā, varbūt izmantojot iespēju, gribētu uzaicināt 6. jūnijā uz Āgenskalnas Baptistu draudzes rīkoto pasākumu Dārza svētki. Šī pasākuma laikā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti daudzbērnu ģimenēm un arī trūcīgajiem. Biedrība vispār tika izveidota tieši speciāli Rail Baltica projektam, vai tomēr jau pirms sākās viss šis par un ap? Īstenībā mēs domājam, ilgi domājam. Tad beidzot mums Rail Baltica mudināja to ātrāk rīkoties, bet domas jau bija sen. Un Rail Baltica varbūt ir katalizators šai biedrībai. Un mēs neplānojam nākotnē arī tikai sašaurināt darboties Rail Baltica virzienā, bet vispārēji attīstīt Āgenskalnu kā rajonu. Ja nemaldos, tad 2018. gadā ir plānots jau uzsākt plus mīnus visus tos darbus, kas ir saistīti ar Rail Balticas izbūvi un plānošanu. Viss tas process aizņem, protams, laiku, bet tomēr jāsaka, laika ir maz. Un jums tomēr ir arī sava nostāja saistībā ar šādu ātru vilcienu izbūvi, jo tur tomēr, jāsaka, daudzi nav īsti ar mieru tam, kāds ir šis plānošanas darbs un kur tad ir plānots arī izbūvēt šīs dzelzceļa sliedes. Un tad stāstiet, kas tad īsti ir tas, kas neapmierina? Piekrīt, laika ir maz. Mēs biedrību nodibinājām 8. aprīlī. 8. maijā mēs sākam vākt parakstus. Šobrīd ir savā kaut kāds aptuveni 700. Es neesmu apkopējis pa vakardienu un aizvakardienu. Mēs vācam katru dienu. Tad ir 700 cilvēki jau izteikušies pret šī tuneļa. Tad tunelis sāksies, varbūt skatītājiem ir redzams, sāksies šeit pie Arkādija parka un tad virzīsies pazemē caur Āgenskalnu un izies šeit pie Kalnciem tilta. Šo karti man kā saka, iedeva Latvijas Universitātes Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, un viņi man sagatavoja zemes griezumu, kāds Āgenskalnā izskatās šī ģeoloģija. Un šeit jau var redzēt pirmos secinājumus, šo bīstamību, sākot rakt katrā slānī, kas tad var notikt. Piemēram, sabiedriskā apspriešanā piedāvāja 50 metru dziļumā rakt šo tuneli,
Un, kā redzam, no šī ģeoloģiskā griezuma 50 metru dziļumā sanāk smilšakmeņi. Tas ir ļoti nepateicīgs būvniecības materiāls, kas ir nogrūmu bīstams. Loģiskāk būtu tuneli būvēt augstāk. Tātad virs dolomīta slāņa, dolomīts būtu kā pamats, bet šeit ir atkal nepateicīga gultne, nepateicīga zemes slānis, tā ģipši, māli, kas ir kūstoši un arī nogrūmu bīstam. Principā ģeoloģija ir kā kūka, medus kūka, pa slāņiem, mīksts, ciets un atkal mīksts. Virsējā daļā, ja mēs arī skatāmies, kur ir plānota iebrauktuve tunelī, tad šeit ir pārsvarā smiltis, dūņas, jo šī ir iepriekšējā Daugavas upes senie nogulumi. Līdz šeit arī ir nogrūmu bīstama vieta. Tā izskatās ģeoloģija. Tātad izbūvēt varētu, bet lēti nesanāks uzbūvēt. Ar šādu ģeoloģiju būs pietiekami liels izmaksas. Skatījāmies kopā, sanāk izmaksas šai Rail Baltica izbūvēja 3,62 miljārdi eiro. Saprotu, ka Latvija ir gatava ieguldīt aptuveni 1/3, 1, ja nemaldos, 30 miljārdi. Jāsaka, tad jūs domājat, ja izvēlās šādu ceļu, tad sanāk tomēr dārgāk? Rīgas posmā paredzēts 400 miljoni būvēt šo tuneli. Man ir pamatots aizdoms, ka varētu nesanākt ar šiem 400 miljoniem budžetu, jo izpēt vien ir dārgs pasākums. Ja mēs paņemsim par piemēru Ziemeļu koridoru, izpēt maksā aptuveni 5 miljoniem eiro, tad šeit šis tunelis ir garāks, un šī cena varētu būt tāda, varbūt pat lielāka, atšķirībā no virszemes, kur ir daudz mazāks izmaksas. Bet sanāk, ka principā šāda tuneļa izbūve tomēr apdraud arī ēkas, kas ir tūmā. Ir kaut kas, kas principā ir jārēķinās, ka kāda ēka vairs nebūs, kaut kas tiks iznīcināts līdz ar šādu te dzelzceļa vada izveidi. Tieši tā, mēs arī paskatāmies pasaulē, kas ir noticis ar tuneļiem. Ir šie iegruvumi, ir arī bijuši Japānā, Ķīnā, arī tais pašos Sočos rakšanas darbos, tātad pie nepareizas ģeoloģijas ir iespējami nogruvumi un ir iespējami, ka ēkas arī plaisā. Un šī ģeoloģija, šī karta arī to pierāda. Kur ir tā vieta, kas principā sanāk ir apdraudēta? Tādi riski. Vieta ir apdraudēta principā sākot no iebrauktos līdz pat izbrauktuvei. Jo visā posmā nav viendabīga zemes dzīves, bet viņas ir dažādabīgas, ja tā noteiksim. Un ja mēs paskatāmies kartē, kur iet tas tunelis, tad pa tām ielām sanāk, kas tad... lūk, ir variants, vai ne? Cits jau. Tad ir divi varianti. Ir trases variants pa esošo dzelzceļu. Tātad blakām šim dzelzceļam 40 metru platumā būs jāpieliek šaurākas sliedes, un tas arī viss. Atšķirībā no šī varianta, tuneļu varianta, kas šķērso mazo nometiņu ielu, Mārupas ielu, Kolkasragas ielas un principā skar 56 dzīvojamās mājas, no kurām 30 ir daudz dzīvokļu mājas, un puse no tiem ir būvēta 80. gados. Tātad tur ir izmantot tā saucamie dziļie pamati, jeb pāļi, un tās ir pirmās ēkas, kas ir riska grupās, veicot pazemes darbus. Bet šāds variants, es saprotu, ka principā ir jau piedāvātie varianti, kā viņš iet cauri taisni 4 valstīm - Polija, Igaunija, Latvija, Lietuva. Šis daudz maina, jo tomēr tas sliežu platums ir atšķirīgs šiem ātri vilcieniem. Tad es nesaprotu, kā tas varētu līdzēt, ja te tikai 40 metrus pieliek, jā? Jā, tātad projekta attīstītāji ir iezīmējuši 300 metru koridoru, kas ir šobrīd zaļā krāsā. Šī zaļā krāsa, ja saskaitot, skar aptuveni 3 mājas saskaitī, varbūt vairāk, kāds var palabot. Jā, lai izbūvētu dzelzceļu, nepieciešams 40 metru plats koridors. Tas arī, es saprotu, ka rudenī tiks arī parādīts jau konkrēti, kāda būs trases novietojums. Un, lai izbūvētu, šeit atliek, šo 40 metru koridori pielikt tikai vajadzīgā platuma sliedes, un viss. Ir aptuveni izrēķināt, cik naudas, kā izteiksmē, tas sanāk? Cik sanāk ietaupīt? Šobrīd mēs veicam aprēķins, mēs vācam informāciju, un tad, kad mums būs pilnvērtīga aina,
tad mēs parādīsim viena varianta izmaksas, otra varianta izmaksas, arī vienu variantu riskus un salīdzināsim tos. Es saprotu, ka biedrība tika izveidota diezgan nesen, tomēr 8. aprīlis laiks nav īpaši daudz pagājis, bet vai jūs esat jau mēģinājuši iziet tomēr uz kodām sarunām un vai ir kaut kas izdevies? Jūs domājat sarunām ar ministriju? Ministrijā ļoti atsaucīgi sniedz informāciju. Pagaidām vēl nav sarunu, jo arī mums jābūt ir argumentiem, jo nepietiek ar vien to, ka mums ir aizdomas vai mums tā liekas. Mums ir savs viedoklis jāpamato. Šobrīd mēs esam savu secinājumu izdarījuši uz inženieru atsauksmēm, uz ģeologu atsauksmēm, bet to nepieciešams noformēt tādā atzinumā. Un tas jau būs dokuments, un tad jau mēs varam stādīt priekšā. Mēs šo arī iesniegsim ietekmes uz vides novērtējumu birojā, lai tad ņem vērā šos riskus. Un tad mēs arī runāsim. Jā, mēs runāsim tad ar ministrijas pārstāvjiem, mēs runāsim ar domas pārstāvjiem. Pagaidām savāktas 700 balsis, varbūt mazliet vairāk. Vai jūs esat aptuveni sapratuši, cik tad ilgs laiks būs nepieciešams, lai tomēr iegūtu šīs 10 000 balsis, kuras tad ir nepieciešams, lai arī Saeimā tomēr izskatītu visu? Jā, 10 000 balsis ir nepieciešams, ja mēs virzītu likuma projektu. Šajā gadījumā varbūt nebūs likuma projekta. Es domāju, ka vasaras laikā mēs savāksim. Varbūt pat vairāk. Kā 10 000 kā minimums. Bet jūs plānojat tikai tā vākt parakstus, dodoties kaut kur, tomēr daudz izmanto arī iniciatīvas Manas balss un citur internetā, kur iespējams šī parakstu vākšana mazliet ērtāk? Šobrīd mēs uzsākam Āgenskalnā, izvērsīsim visā Rīgā, bet ņemot vērā, ka šī projekta, šī tuneļa dārgās izmaksas skar jebkuru Latvijas iedzīvotāju, varbūt arī izvērsīsim visā Latvijā. Es saprotu, ka tomēr Āgenskalns nav vienīgā vieta, kura kaut kāda neapmierinātība paust, tomēr Mārupē arī ir ļoti daudz tādu viedokļu par un pret, vai tur no pašvaldības nav kāds nācis pie jums un teicis, Klau, varbūt sadarbojamies un domājam kaut ko kopā? Šeit gribētu atkārtot vēlreiz, ka mēs neesam pret Rail Baltiku, mēs esam par infrastruktūras attīstību. Jautājums tikai ir izmaksās, ietekmē uz vidu un iedzīvotāju interešu. Tad attīstot projektu, neaizskarot būtiski iedzīvotāju intereses. No Mārupas nav neviens pie mums vērsies, un mēs esam pagaidām šobrīd tāda lokāla biedrība, un pārāk plaši arī negribam iziet. Ja kāds šobrīd Āgenskalnā skatās un grib arī parakstīt šo iniciatīvu, kur tad jūs var atrast un kur var pievienoties jums? Jā, mums ar nākamā nedēļā būs birojs Āgenskalnas tirgū. Tas būs viens no parakstu vākšanas punktiem. Arī iespējams man atrast Facebookā Ēriks Pūle. Varat droši man rakstīt. Būs mums arī weblapa mūsu mājas.lv. Tas arī plānojas pēc 2 nedēļām. Tur arī būs kontakti. Un, protams, mums būs parakstu vākšanas punkti visā Rīgā. Un arī mūsu brīvprātīgie staigās pa Āgenskalnu un dzīvojamām mājām. Bet es skatos, nav jau noslēpums, varbūt jūs pamanījāt, tad Ērikam ir līdz arī tādi dombiedri, vai ne? Es saprotu, ka arī dombiedriem ir kas sakāms šajā sakarā. Jā, diemžēl šodien nevarēja atnākt visi. Bija plāns, ka kā 20 cilvēki, bet, protams, ir cilvēkiem jāstrādā. Atnāca gan atbalstītāji, gan dombiedri. Viens no mūsu biedriem un atbalstītājiem ir inženieris Leonīds Ozoliņš, arī sapulcē bija mūsu parakstvācēji. Viens mans draugs, biedrs un biedrības dibinātājs Vladimirs Cimoško, Ulds Līviņš, cienījams kungs, Nacionālās pretošanas kustību dalībnieks, politiski represētais. Leonīda, varbūt... Jā, jūs kā inženieris varat varbūt papildināt to visu skatījumu. Protams, daudz ko pateic jau pie viss šī, un lai galīgi izlemt būtu tāda nopietna ģeotehniskā izpēta, tad mēs sapratīsim, pirmkārt, ja būs dziļums, būs skaidrs zināms, un tālākie riski, kas varētu būt ar to saistīti. Tie var būt tehniskie un finansiālie. Tehniskie riski tās var būt atsevišķi grunts sēšanās pa šo posmu, kas ir viss ceļš ir zem mazās nometņu ielas. Šeit varētu būt parādīties kādi riski un arī finanšu risks. Finanšu risks finansējuma palielinājums. Izrēķināsim praktiskajā darbā var veidoties kādas citas izmaksas.
Pēc manas pieredzes, kad būvē divus torņus, stikla torņus, kurus veic monitoringu apkārt ēkām, tad viss ēkas cieta. Tur gan bija 4 stāvi, pie 20-30 metriem dziļums, cieta visas, pat ar visām plaisām. Tā kā arī šeit bīstamākās lietas varētu būt paša parka zona un izējas zona un visa tālākā, kā tas izveidosies. Bet to, protams, noteiks tikai īsta inženieru ģeotermiskā izpēte. Tomēr daudz domā, kas tad tajā Arkādija parkā ir, vai ne tāds parciņš, kur pastaigāties, bet šeit laikam arī ir tomēr kam ciest un kas varētu nodarīt postījumus. Šiem gan zaļiem apstādījumiem, kanāliem, arī tā iebraukšanas vieta, iedziļinājums, kā tas var veidoties. Tā kā faktiski bez tehniskā projekta izstrādes jau pilnīgi objektīvi pateikt, ka tas būs tieši tā un tas viss liks. To mēs arī nevaram šī brīdī. Es varbūt papildināšu Leonīdu par tiem vidas riskiem, kas ir būtiski ņemt vērā. Tātad plāno caur šo projektu pārvadāt 13 miljonu kravu. Tas nozīmē, ka šajā tunelī ies gan ķīmijas, gan naftas, gan dažādi citi indīgu produktu un avārijas gadījumā. Šis tunels būs kā šo indīgo vielu savācējs un tālāk novadējs ar ventilācijas lūkām Āgenskalna iedzīvotāju pagalmos. Plus ir arī šie juridiskie riski, nosauksim viņus tā. Nav skaidrs, kā tiks atsevināt zemes īpašnieku dzīves, jo pēc Latvijas civil likuma arī zemes īpašniekiem pieder arī zemes dzīves. Tad jautājums, kā novērtē šīs zemes dzīves, kā viņas atsevinās, vai atsevinās zemi. Ja atsevinot zemi, tad tas projekts sadārdzinās vēl vairāk. Un tas neattaisno tādu tuneļu būvniecību. Bet nav tomēr tā, ka mēs varam rēķināties arī ar kaimiņu valstīm, ka ir tā naudas summa nosaukt, ko Latvija var iedot, ko viņi piedāvā, un kā to pārējo, iespējams, trūkstošo daļu piemetīs kaimiņi? Noteikti jau kaimiņi nepiemetīs. Runājot par projektu izmaksām, visur tiek minēti līdz 85%, bet tas ir līdz. Pat šie 85% arī nav apstiprināti. Šobrīd tiek pieprasīts pirmās naudas Rīgas posmam, cik es šodien arī no rīta intervijas sapratu no mūsu cienītās attīstības ministra, kad arī šī nauda vēl nav īsti apstiprināta. Tad viens no galvenajiem riskiem ir šis finansējums. Arī ministrs to minēja. Ņemot vērā, ka jums tomēr ir arī argumenti, ir dažādi pierādījumi, ir arī fakti par dzīlēm ģeoloģiskajām. Varētu būt tā, ka tomēr tas process ievelkas un viņi nemaz nepaspēja visu izdarīt līdz 2018. gadam, ja tā teikt, jūs iejaucaties šajā procesā? Es domāju, ka iejaucoties mēs šo projektu neapstādināsim, bet iejaucoties mēs atradīsim to labāko risinājumu, kas būs labāks visiem, gan Āgenskalna iedzīvotājiem, gan pašiem projektu attīstītājiem, jo viņi ieekonomēs līdzekļus un varbūt pārpalikošo varēs novirzīt citos projektos, kaut vai ceļus saremontēt, vai sākt jau pirmos posmus visu Latvijas dzelzceļu pāriet uz Eiropas platumsliedēm. Bet jūs esat domājuši, kāda tad būs tā tālākā rīcība, ja ministrija ignorē jūs? Un neņem vērā tos ieteikumus un saka, tomēr, tunelis būs ērtāk, tunelis būs, izdomās, ka būs lētāk nekā šis 40 metru un nepaplašinājums, vai arī tam ir kāds tālāks darbības plāns? Pirmais, ar ko mēs strādāsim, tā būs Rīgas dome, jo, lai izbūvētu šādu pazemes būvi, ir nepieciešams Rīgas domei izstrādāt, to iekļaut lokāli plānojumā. Ja Rīgas doma uzskatīs, ka nav nepieciešams tāds tunels un lokāli plānojumā neiekļauj, bet ministrija uzskata, ka tomēr tunels ir labāks, tad galvvārdu noteiks ministru kabinets vai ministru prezidents, tad mēs vērsīsimies ministru kabinetā. Un arī daudz cilvēku, kas parakstās pret, atstāja savus koordinātus gadījumā, tātad ar tādu piebildu gadījumā, ja mūs neklausīs, tad mēs esam gatavi iet uz piketēm, mēs esam gatavi iet pie ministrija, mēs esam gatavi piketēt pie Saimas. Un šobrīd mums ir 700 cilvēki. Un jāsaka, diezgan ātrā laikā esat savākuši jau 700 balsis. Jāsaka, jums tā iniciatīva diezgan interesanti, jo jūs neesat pret, bet jūs rosinat principā citu ideju, kā ietaupīt. Būtu diezgan muļķīgi neņemt vērā. Tieši tā, un tāpēc es ceru, ka ministrija ieklausīsies mūs, ņems vērā mūsu tos aprēķinus
ņems vērā mūsu ieteikumus par ietekmi uz vidu, un tad mēs atradīsim kopēju un labāko variantu. Jo arī viņu sauklis visās sabiedriskajās apspriešanās mums ir jārunā savā starpā, un mēs meklējam labāko variantu. Un es ceru, ka mēs kopā atradīsim. Jā, bet sakiet, jūs kā inženieris noteikti varētu arī pastāstīt, cik tad ātri vispār ir iespējams veikt visus aprēķinus un aptuveni saprast izmaksas un vispār, kas tad ir nepieciešams, lai reāli iegūtu arī galdā liekums pierādījums. Šī brīdī mēs nevarēsim dot precīzi izmaksas, ja, jo... Es domāju, cik ilgs laiks nepieciešams, lai saprastu tās izmaksas? Geotehniskā izpēta tas prasīs gadu vismaz, lai mēs to izdarītu. Ja. Tās izmaksas varētu būt, lai tikai izpēta, varētu būt, miljonos tas varētu būt. Jā. Tā precīzi mēs nevaram šādu informāciju, bet es domāju, darba procesā mēs varēsim sniegt jums papildu informāciju. Un no kurienes tā naudiņa, lai izpēti veiktu? Šī naudiņa arī tad nāks no Latvijas budžeta. Protams, no ministrijas pārstāvjiem mēs saprotam, ka ir uzrakstīts pieteikums Eiropas komisijai, un es domāju, ka šo naudu arī no turienes būs. Bet par izmaksām mēs kā piemēram varam ņemt Ziemeļu šķērsojumu kā salīdzinājumu. Jā, un tur šīs izmaksas bija 3,5 miljonu lati, kas ir ap 4,8, 4,9 miljonu eiro, 5 miljonu eiro. Tad tas ir izpētes izmaksas. Izpētes izmaksas pazemes celtnei. Virszemes izpētes izmaksas pavisam citas, uz pusi mazāks, ja vēl ne mazākas. Bet laiks, piemēram, arī atšķirās, ja tas vilciens šķērso to laiku šeit pa tuneli vai arī veids distanci apkārt, jo es saprotu, ka vidējais ātrums ir 170 km/h, un uz pasažieru pārvadājumiem maksimālais ir 240. Jā, būsim reāli, kad Rīgas pilsētā nebūs ātrums ne 170, ne 240. Es esmu dzirdējis, ka šeit būs 80 km/h. Jo šeit ir diezgan sanāk lokaina šie vieta. Cilpes, jā, līdz ar to būtiski šo ātrumu nesamazinās. Šeit šis ātrums samazinājums pat ir lielāks, jo šeit sanāk leņķis iebraukt. Šeit lēzeni vilciens var apbraukt Āgenskalnu. Bet nebūs atkal tā, ka visi šī apkārt esošie iedzīvotāji protestēs pret to, kāpēc man gar māju tagad brauc kaut kāds ātru vilciens, ka labāk, lai viņš brauc tā, ka viņi neredz vienkārši pa tuneli apakšā. Jā, tad arī izbūvēt šo tuneli, šeit vilciens turpinās braukt, jo esošais dzelzceļš saglabāsies. Tieši otrādi, pateicoties Rail Balticam, šī vide tiks sakārtota. Tad tiks izbūvēta skaņas aizsardzības saucamie ekrāni. Līdz ar to būs mazāk dzirdama ne tikai Rail Baltics, bet arī esošais vilciens, kas turpinās kursēt. Bet varbūt to tuneli ir plānots izbūvēt tāpēc, ka nevar saskaņot šos laikus, kad brauc parastie vilcieni, kas mums ir iekšzemes pasažieru pārvadājumi, un kad tad brauc šie starptautiskie vilcieni. Par to, kāpēc nepieciešams tunels, arī nespēja atbildēt paši Rail Baltica pārstāvi, jo atbilde ir tāda: mēs pētīsim un skatīsimies. Tad mēs arī no savas puses pētīsim un skatīsimies un piedāvāsim tad savu variantu un piedāvāsim pamatojumu šiem mūsu variantam. Bet jūsuprāt, vispār tāds vilciens, ko tad tas ātri vilciens vismaz mums kā tādiem iedzīvotājiem atvieglot un kāpēc tāds ir nepieciešams? Šeit es varbūt palūkšu mūsu biedru Uldu Līviņu. Viņam ir viedoklis vispār par Rail Baltiku. Pats par sevi projekts jau nav slikts un ir nepieciešams. Tā kā mēs esam Eiropas Savienībā jau vairāk kā 10 gadus, ir nepieciešams piemēroties Eiropas Savienībai. Ne tikai nodokļu, arī transporta jomā. Es ceru, ka arī nākotnē mēs arī citās jomās sasniegsim Eiropas līmeni. Tas ir algās, mācīņa algās un skolotāja algās. Bet runājot par pašu projektu, varbūt Ulds Līviņš pateiks pāris vārdus. Uldi, vai jūs mums pievienosieties? Ko es gribētu pateikt par šo projektu? Es 14 gadu vecumā, 1952. gadā, ar asinīm parakstījos, kā cīnīšu par Latvijas brīvību un neatkarību. Latvijā brīvība ir, bet neatkarība gan nav. Mēs esam finansiāli okupēti. Piedodiet par izteicienu, bet tā ir. Tie miljardi, kas ir aizņēmušies, tie mums jādod būs. Un es esmu par to, lai Latvijā katrs šīs valsts iedzīvotājs dzīvotu labi,
lai viņš būtu apmierināts. Un valstī un valdībai jārūpēs pēc to, lai katrs cilvēks arī būtu apmierināts šeit. Un mēs varam visu, ko darīt, jo cilvēki būs ekonomiski neapmierināti, tad šiem cilvēkiem šī Latvija nepatiks. Un tāpēc arī vairāk kā 400,000 cilvēku ir šo valsts atstājuši. Un es esmu kategoriski pretīm pret šo projektu kā tādu, jo es esmu speciāls ekonomists un es neredzu šeit nekādu ekonomisko labumu mūsu valstī. Tranzīts tā ir mūsu nacionālā bagātība. Ja kas, ņemot to geografisko stāvokli, Latvija atrodas šodien austrumi, tāds kāds ir austrumu tirgus. Es 91. gada strādāju jau no Sibīrijas atbraucu 91. gadā Latvijā. Un galvenais mums šodien un arī nākotnē arī joprojām ir tranzīts uz austrumiem. Tālūk, skatītāji, man gan jāsaka, mums laiks, diemžēl, beidzās. Vēlēšu jums veiksmi, kungi. Un, jāsaka, lai veicās atrast labāko rezultātu.